Un šīs daļas atslēgvārds ir vienlīdzība. Tāpēc aicinu tagad fóruma līderu vadītāju Solvitu Kabakovu. Lūdzu. Labdien! Es gan varētu jums oponēt, ka ar vienlīdzību mums iet diezgan labi. Bet, kā jūs minējāt šī pasākuma atklāšanā, ka cilvēktiesības ir kā bībele, un es gribētu teikt, ka gluži tāpat kā bībelē, arī vienlīdzībā daudz kas ir jālasa starp rindiņām. Un daudzas lietas nav uzrakstītas. Daudzas nemaz nevar uzrakstīt, un likumā ierakstīt, un ar tiesības aktiem piespiest. Un tas būs tas, par ko šodien runāšu es, un es tiešām dalīšos savā pieredzē. Man vispār, es gan piekrītu par to runāt, bet man nepatīk vārds vienlīdzība. Jo, manuprāt, tas saliktenis, kas veidojas no divām saknēm, kur ir vienāds un līdzīgs, tas ir tas, kas mūs bieži vien ieved tādā truša alā, jeb rabbit holā, kur mēs cenšamies būt vienādi un līdzīgi ar tiem pārējiem. Mums kā ir divas rokas, divas kājas, viena sirds, kas pukst apmēram vienā ritmā, bet mēs esam ārkārtīgi atšķirīgi. Mums ir atšķirīgi sapņi un atšķirīgi mērķi, kas vienam ir laimes sala, kādam citam ir absolūts izmisums. Un tāpēc es gribētu šo vienlīdzību pārvērst citā vārdā, par ko daudz runāja arī Dimantas kundze, par līdzvērtību. Mēs dzīvojam paradoksu un pretstatu laikmetā, kur ir tik daudz iespēju un tikpat daudz vilšanos. Pirms gada es kopā ar brīnišķīgo Osipovas kundzi, jūsu kolēģi, apciemojām sieviešu cietumu, Viļķuciem sieviešu cietumu, bijām adventas viešņus un centāmies ar saviem stāstiem, ar savu pieredzi, ar savām zināšanām iedvesmot ieslodzītās un dot viņām kādu cerību, ticību, gaismas staru. Tad, kad mēs bijām pabeigušas savas uzrunas, pie manis pienāca dažas sievietes un lūdza, vai es varētu viņu īpaši sagatavotos blociņos uzrakstīt kādus novēlējumu vārdus. Un no viena no šiem blociņiem izslīdēja bērna zīmējums. Un šī sieviete man pastāstīja, ka viņai ir 5-gadīga meita, kuru šobrīd viņu var satikt 1 reizi mēnesī. Un, kad bērns pie viņas atnāk, viņš atnes līdzi daļēji aizkrāsotu zīmējumu, jo parasti viņas to darīja kopā. Un otru pusi krāso viņa, un pēc mēneša viņas atkal satiekas. Tas man tik dziļi aizkustināja. Es aizbraucu mājās, samīļoju savus bērnus, paņēmu klēpī savu 17-gadīgo puiku un ar 6-gadīgo meitu, steidzu zīmēt zīmējumus, bet tajā brīdī es aizdomājos, ak, Dievs, cik bieži mana bērna zīmējumi paliek neuzzīmēti. Un cik vērtīgs tajā brīdī jūtas mans bērns, cik vajadzīgs. Mēs dzīvojam pretstatu un paradoksu pasaulē, kur ir tik daudz trokšņu, tik daudz cilvēku, bet vēl vairāk vientulības. Pirms 2 gadiem adventas laikā es piedalījos kādā akcijā, kas saucas ar zvanu pret vientulību. Es pat nenojautu, ka kaut kas tāds notiek, līdz mani tur uzaicināja. Tas ir centrs, zvanu centrs, kur cilvēki, kas jūtas ļoti vientuļi, vienkārši zvana svešiem cilvēkiem, kur tajā brīdī sēž pie klausulas, lai vienkārši parunātos. Es pavadīju 3 stundas šajā zvanu centrā, uzklausīju visdažādākos zvanus no ļoti dažādiem cilvēkiem, bet man īpaši atmiņā ir iespiedies kāds zvans, kur apmēram 80 gadus vecs vīrietis piezvanīja. Mēs runājām gandrīz 30 minūtes, tas ir maksimālais atļautais laiks. Mēs runājām par aktrisēm, par futbolu, par politiku, par visu, kas vien viņam ienāca prātā.
Un sarunas gaitā viņš man pastāstīja, ka viņam ir 4 dēli, ar kuriem viņš ļoti lepojas. Viņi tik daudz savā dzīvē ir sasnieguši. Viņam ir 9 mazbērni, bet ar viņu runāju es, svešs cilvēks. Liek teikt, ka es tajā vakarā zvanīju savai mammai, un mēs runājām 2 stundas. Bet es aizdomājos, cik vērtīgs, cik vajadzīgs jūtas tas vīrietis, kurš ir izaudzinājis savus 4 dēlus. Viņam ir 9 mazdēli, kuri ir pārāk aizņemti, lai viņam piezvanītu vai viņu apciemotu. Runājot par drošību, brīvību, cieņu, līdztiesību, tie ir ārkārtīgi skaisti vārdi, un tās ir ļoti, ļoti svarīgas vērtības. Es to varētu varbūt salīdzināt ar šo telpu, kurā mēs esam. Tas ir kā pamati, kā sienas, kā jumts, ar lieliem skaistiem stikliem, daudz gaismas, pavasaros droši vien dzird putnu treļus, bet cilvēks, un īpaši sieviete, ļoti bieži dzīvo šīs ēkas tālākajā stūrī, mazā kartona kastē. Un viņi pat nenojauš, cik daudz visa kā šajā laikmetā viņi varētu iegūt. Viņa bieži vien tur nonāk pati, jo ir cietusi no vardarbības, ir cietusi no nenovērtēšanas, bet bieži vien viņu tur ieliek sabiedrības stereotipi, audzināšana mājās. Viņa netic sev, viņa netic savai vērtībai. Viņai nav sapņu, viņai nav pārliecības, ka viņa drīkst būt laimīga un izdzīvot savu dzīvi. Un kad man kāds jautā, un man bieži to jautā, kas, manuprāt, ir līdere, tad es atbildu, ka kamēr visā pasaulē ir kaut viens cilvēks, kuru tu vari iedvesmot, kuram tu vari palīdzēt, kurš ir gatavs tev sekot, tu esi līderis. Un tu esi līdere. Un es sapņoju par tādu Latviju un par tādu sabiedrību, kur katrs viens jūtas novērtēts, kur katram bērnam ir kāds, ar kuru kopā uzzīmēt zīmējumu, un katram vecākam neatkarīgi no tā, cik gadu viņam ir kāds, kas pie viņa atbrauc, un kāds, kas ar viņu padzer tēju un parunā par neko. Un kad katrs no mums spētu uz mirkli apstāties un padomāt par to, kas ir svarīgs, un paņemt kādu sev līdzi, izvilkt no tās kastes un parādīt viņam, cik daudz mēs mūsdienās varam, drīkstam un arī vajadzētu. Paldies!